Pēc kā tu savā dzīvē varētu spriest, ka dzīve ir izdevusies? Te bišķi atkal droši vien ir jāatkāpjas uz to, ko tu mainītu un ko tu nemainītu. Tā kā es teicu, neko labprāt nemainītu. Tad, kad tu esi lepns par kaut ko, savu ģimeni, par saviem bērniem, tiem, kas tev ir mājīgi, nav pat jābūt miljonāram, nav pat jādzīvo, nezinu, pilī. Ja tev ir viss apkārt, tas, ko tu gribi redzēt, tas, kas tev patīk, tas, kurš tu mīli, es domāju, jā, ka tur daudz līdz ritīgai laimei. Tur nevajag daudz. Tas viss, to visu tā veikt. Ir brīži, kad tev liekas, ka ja tev ir labi, tad arī tur arī nevar nekas slikts būt. Tas kaut kādā veidā arī tevi atbrīvo pašu un tev vieglāk runāt arī ar pārējiem. Jā, tā ir, ka es palicu varbūt dīvains. Bet man kopš pirmās dienas bija tāda motivācija, jo es iepazinos ar šiem saviem kolēģiem, un viņi bija tik forši cilvēki, ka man bija iekšā tāds dzinulis, es nevaru pazaudēt šos cilvēkus. Ja man tas ir jādara, un man izdosies. Visiem saku, mums ir gudri forši lieli dzejnieki, jā. Mēs atrodam ļoti daudz aprakstus par šīm mazajām laimītēm, un ka tā laime tiešām slēpjas dažādos mirkļos, ka tādas vienas lielas nemaz nav. Jā. Vēl ir tāda lieta, ka mums ir jābūt pieejamiem vienmēr 24/7. Tas nozīmē, ka cilvēks var uzrakstīt man vakarā, viņš var uzrakstīt manās brīvdienās, viņš var uzrakstīt, ja viņam ir kaut kas noticis ceļojuma laikā. Līdz ar to tu tā pilnībā nevar atslēgties no darba. Ja? Sākumā, vai ne? Sākumā. Un tu tur esi tevi atradis, un tu baudi tās sajūtas, ja? Tās laimītas tu tur rodi. Es noteikti rodu, es noteikti vēl mācos, bet pateicoties tam es uztveru savādāk dzīvi, lietas. Nav jau divas pasaules. Tas viss ir viens. Tas viss ir viens. Esot kaut kādā citā apziņas stāvoklī, kaut kādas gadas apakaļ, kaut ko daudz ko nepamanu tajā visā. Es tagad pastos apakaļ. Un ir galvenais pilnu drosmi, pilnu krūtu ar drosmi un uz priekšu, un viss ir maināms dzīvē, vai ne? Kaut arī reizēm liekas lietas, kas nav maināms, kaut ko drusciņi var pamainīt, vismaz gulēt tajā virzienā, ko tu gribi izdarīt. Ja? Tas galvenā lieta, kas man tagad pēdējos gados ir visvairāk, ko es saprotu un ko es faktiski pēc tās Minnesotas programmas sapratu un vēl kaut kādas mācības apgūstot, ka tā uzmanība ir jāpagriež uz otru pusi. Es arī visu laiku pētu mūsu attieksmi pret dzīvi, mūsu pašu attiecības ar visu, kas mums ir apkārt, un lai mēs tajā visā jūtamies laimīgi. Un jā, rakstu arī grāmatas. Un viņas ir uztapušas vesels 11. Es to zinu